Arī Sāra stāvēja telts durvīs, un arī viņi smējās. Tas likās neiespējami. Vai jūs zināt, kas notika? Pēc gada viņiem tiešām piedzima bērns. Sāra smējās atkal un nosauca savu bērnu vārdā Smieklu, kas viņa valodā skan Īzāks. Tad, kad Īzāks jau bija izaudzis liels, Sāra nomira. Un Ābrahams viņu apglabāja alā pie Mamres ozoliem. Viņš bija ļoti vecs un vientuļš. Viņam bija vēl viena lieta jāizdara. Viņš gribēja ņemt Īzāku un sievu no turienes, kur viņi bija nākuši. Un viņš sūtīja savu uzticamo kalpu atpakaļ uz Ūru. Un kalps nonāca Ūrā, viņš devās pie apkas padzerties, un tur viņš satika Rebeku. Un Rebeka padzirdīja gan Ābrahāma kalpu, gan arī viņa kamīļus. Viņa bija gan drosmīga, gan arī laipna. Un tad viņi uzaicināja kalpu uz savām mājām, un kalps pastāstīja viņiem par Ābrahāmu, par Sāru, par lielo ģimeni. Un Rebeka arī izvēlējās kļūt par daļu no lielās ģimenes.